sagrāk gāju uz džimu. Un es darīju tā, ka, piemēram, es izdaru muguras kaut kādu vingrinājumu, ne? Ka ķip atpūties. Es izdaru vēl vienu setu muguras vingrinājumu, ķip atpūties, un tad izdaru vēl vienu setu, un ķip, jā, nāc, 3 setu, ne? Pēdējā laikā es sācu darīt tā kā supersetus. Tas ir riktīgi traki. Tu tā kā izdari, piemēram, setu pull-upiem un pat aizno hito setu ar dipiem. Un pēc tam tu atpūties. Tā 5 minūtes. Un tu izdari 3 tādus. Jebal. Un tad tu izdari vēl kaut kādus 3 supersetus, arī kur būtu viens tā kā vilkšanas vingrinājums un viens grūšanas vingrinājums. Piemēram, rovi un push-upi. Tu izdari tā kā 3 tādus supersetus, 3 tādus supersetus, un tev ir treniņš gatavs. Tu 2 tādus nedēļā hito, tu tādu sajūtu, ka tu vispār necenties. Nu, protams, tu ne jau tu tur skaļāvo, jā, 10 push-up, nevis, bet tā kā, nu, tu pacenties ar svaru un šit. Un tad riktīgi īsti tie workouts sanāk, un tad tāda sajūta, ka tu nepieliec tik daudz enerģiju. Lai gan tā kā, tas ļoti efektīvi ir. Nu, jā, ar intensity jātrenēs, protams. Un jā, superset, un tev daudz laika ietaup, un tāds nice, ļoti vienkārši tāds workouts, jā. Jā, let's go. Jā. Superseti, domā. Okay. Kas? Superseti. Zini, kas ir ļoti labs, kas ir jātrenē. Šitie visi bodybuilderi, jā, ķipa. Ķipa, es iešu šitot svarus un šit. Tas tev tikai vienkārši, tā kā tu izskatīsies labi, bet tā kā tie visi muskuļi, tā kā viņi izskatīsies, viņi būs vienkārši izskatām, you know. Tāpēc ir... Nē, tāpēc ir skaties. Ķipas, tā kā kaut kāds, piemēram, rock climbers, ķipa, ir tā kā stiprāks nekā kaut kāds, ķipa, bodybuilders, saprot? Tas rock climbers? Viņš nav tā kā, jā, redzi, tā kā, viņam ir tā kā no katra, tā kā, muskulis, tā kā, dara savu maksimālo potenciālu, saprot? Tāpēc viņš ir līdz. Bet ielikt viņu bench competitionā fujek, kas ir bodybuilders, viņš out. Jā, bet tā kā, viņš ir pēc idejas tā kā veselīgāks. Piemēram, viņš var tā kā, es negribu, piemēram, ka tev ir, kāpēc, lai tu gribētu būt tik tā kā milzīgs, ka tu vienkārši nevari novilkt, piemēram, sev kaut kādu kraklu. Ja tu esi tik liels, tad tu noteikti esi uz steroīdiem. Tu nevari dabīgi tik liels kļūt. Nu jā, es saprotu. Bet tā kā stila, kāpēc lai tā vispār gribētu tā kā būt? Tāpēc, kad... Vienkārši tā kā esi lean un esi tā kā atletika tādā ziņā, kad skrien krosiņus un tā kā, vienkārši skrien arī, lai trenētu sirdi. Ja tu nelieto steroīdus, tad tas daudzums, cik daudz muskuļus tu var dabūt, tā kā ir ļoti labs. Viņš uz kaut kādiem 140. Ej, jā, tiesam mēs fujek burtiski. Jei, val! Kaut kāds rallijs. Nē, tā kā, skaties, es tā kā saku, ķipa jācelās var arī, you know. Bet vienkārši ir tie cilvēki, kas tā kā skipo kaut kādu tā kā kaut kādus sirds treniņus, jo sirds tā kā ir basically tas muskulis, pa kuru ir jārūpēs visvairāk. Jo tā kā tas tev uztur pie dzīvības. Ja trenēsi sirdi, tas, ko tu rakstīji man, cerēs mēs runājam. Ja tu trenēsi sirdi, tad tu tā kā, tev tā kā ar laiku, piemēram, ja tu kļūsi vecāks, tev paliks arī vieglāk, saprot, jo tev sirds būs uztrenēta. Tu nevar vienkārši tā kā netrenēt sirdi, jo tev vecumdienās būs fucking jāelpo katru milisekundi un tad tev ir sāpes. Tu esi skrējis laukos krosiņu? Es dzīvoju laukos. Es aizbraucu uz Rīgu, es izkāpu ārā no vilcienu, vienkārši tā kā kuras atrodas. Uzreiz, uzreiz tā kā kaut kādā Everestā, uzkāvi. Nē, bet skaties, tad, kad es esmu tā kā, piemēram, Salkrastos, tad tā kā tur, piemēram, tie krosiņi, kurus es Rīgā izskrienu, piemēram, Rīgā kaut kādā 8 izskrienu, tur, tā kā, normāli, ja izskrien. Tik viegli. Nē, tas ir grūti, vienkārši. Nē, tev. Man varbūt nē, bet 8 izskrien. Jā. Un tā kā ir tā kā grūti, beigās ir grūti, zin kā tu svīsti. Bet tad, kad tu izskrien kaut kādu dešuku Salkrastos, tu izskrien pirmkārt, tu pēc kaut kāda 7. vai 6. kilometra vienkārši tā kā, tas ir vienkārši advice, kas notiks. Ja tu skriesi, tad tā kā pēc 7. 8. kilometra, tā kā to vienkārši ķermenis pierod, viņš saprot, bļeģi, vēl jāskrien, es nezinu cik ilgi, bet vēl jāskrien. Jo tev smadzenēs nav ielikts, cik ilgi vēl tu skries, tu vienkārši skrien. Un tad viņš vienkārši pierod, un tad tev arī vieglāk skrien, tu vienkārši, tu skrien, stilīgs mešs, tā kā tu vienkārši skrien un izbaudi dabu. Un arī tev elpot vieglāk, jo tā kā actually ir skābeklis, nevis kaut kāds CO2 gāzes, bet tur kaut kāda mašīnas ražo un šit. Un
Nu jā. Šis podcasts čeka. Jū, Džeki. Podcasts. Šis ir, jā. Tā, tas ir augstāk. Karoči. Bija valkaitas. Toši. Jē, val. Viņš vēl mums dzird. Viņš sako mums. Jē, val, okei. Nu, karoči, jā. Mieru šī, jā, pa savu sirdi vienkārši ir jārūpējas, Bet arī staigāt 10,000 soļus dienā ir tā kā labi priekš sirds. Jā, tas ir, jā. Tas ir tā kā... No rīta kaut kāda pastaiga ir ļoti labi. Vienkārši pamosties ķermenis tā kā, viņš tā kā gatavs, sagatavojas dienai, zin kā, tu tagad staigā un tad kājas tā kā kājas jūtās, No rīta ir ļoti labi. Iziet ārā. Tipiši spīd saule. Saule, jā, tieši tas pats. Cik kalorijas tu ēdi ikdienā? 3800. Es tieši tikpat. Jā? Jā. 3800 Kā tev iet? kalorijas, Ļoti jebal. Ar balku. Ļoti labi. Es arī 10 lolas dienā ēdu, tikai es ēdu kā omletē. Vienu no rīta, vienu vakarā. Un katrā 5 olām. Viss čotki. Tā vieglāk īstenībā. Jā. Bet es ēdu tikai 12. sākot 5 ceļos. 12 dienā ēdu? Es ir tā kā Jā, fonā es arī. runāt vienkārši. Es pēdu skolā. Let's go. Intermittent fasting. Intermittent fast. Iet skolā jau man Kā tev iet ar veicu uz augšu iet? Jā, bet man šo vispār iet, bet man vajag bišķi piebremzēt, jo man būs cīņā decembrī. Bet es esmu robežā. Bet es esmu šobrīd veiklāsā. Cik sver? 82, 83. Ok. Viņš flakšēja to, bet Paga, šis ir tā kā ķipa intervjūs. Mēs bokseri intervējam. MMA fighter. Bro, jā, MMA. Oh my god! Jebal! 3 fight, 1 MMA, 2 kickboksā. Skors 1-2. Būs... Paga. Kādas ir sajūtas tā kā jums pirms šīs cīņas ir? Uz ko jūs tā kā... Bet to Jā, uz ko jūs vairāk gatavojaties? vispār. Kas ir tas, kas jūs tā kā biedē jūsu pretiniekā? Vai nekas nebiedē varbūt? Nu, es esmu cīnījies ar pizdec kādiem čaļiem jau sparingojis. Tā kā... Līmenis ir uzlabojies tāds, ka mums sparingā man iest ar alkoni, ar celi, ar kāju pa galvu. Tu sāki deguns asnot, bet viss normāli. Fuck! What the fuck? Bro, what the fuck? Viņš gādu skrien. Ko tu darīji, brudā? Šitā ten tieši dari, redzēji? Tā kā, tu nofilmēji to. Šitā ten viņam jāiet un vienkārši jāiet pa ielu, vienkārši jādauz cilvēki. Vienkārši randamā iet spēr. What the fuck? Vienkārši pulupoja rā. Neizkāp pārā, nesadopā. What the fuck ar cīgu mutē. 1 pret 8. Mums ir šitais čalis, viņš zaudē. Nu, viņam ir mašīna, viņam būtu lojas nekāpt, viņš jau grib. Es vienkārši mašīnu dabūtu. Okay. Jā. Manas tieņiem ir tā, ka, piemēram, es aizgāju kādu pirmā reizē, ģip sāpēju, pēc tam, aizgāju otrā reizē sāpēju, un tad ar laiku man beidz arvien mazāk sāpēt, vai ne? Bet tad es riktīgi sāku par to formu domāt kaut kādā brīdī, un tagad pēc katra treniņa man tā kā sāp tā kā tie traps, ķipa middle traps. Jā, bet tu vēl vari, tā kā jebko, ko tu mainīsi, tas tev iedos vairāk to sāpi. Ja tu uzmainīsi vienkārši citu vingrinājumu, tā kā savādāk. Jā? Jā, uzreiz tev savādāk būs. Nu jā, bet es neesmu mainījis vingrinājumus ļoti. Vispār necik, es tā kā sāku tā arī daru. Vienkārši. Kā tu push-ups taisi? Tāpēc tu vari dabūt tos deep stretch. Man ir šitie te paralētas. Jā. Un es parasti paņemu somu, ielieku rīpas. Jā. Iekšā uzlieku uz muguras un tā daru. Opacā. Tā kā kontrolēti uz leju. Un tā kā tā, lai deficītā sadāk. Jā. Stretch layer. Un tad šitā uz augšu. Es īstenībā sāku pagājušu vasaru. Nu, šito. Kas tā pa vasaru? Karoši šitā, kas bija tuvākā, jā. Tajā vasarā es sāku taisīt tā kā, deficītu push-ups, jā. Vienkārši traki labi. Jā, deficītu. Tā kā rītīgi forši stretch. Jā, tu viņi tā kā reāli var labi ļoti jūs. Deficīti, tad, kad tu tā kā lēnām lejā un ātrāk. Nē, tas, ka tu uzliec tā kā rokas bišķiņi augstāk, lai tu vari zemāk nolikt tā kā rokas. Jā, deficītu push-up. Jā. Man liekas, man pleci neiztur. Nē, nu. Tev vienkārši jātais lēnām, jā. Tev vienkārši ir. Tu tā kā jūti, kā tev visu izstiep. Jā, bet tev vienkārši jāuzbūvēs līdz tam arī, jā. Ja tu tā kā sāc nesen. Šitā ir tā muiža? Muiža. Jei balva. Deep ir labākais, viens no labākajiem. Triceps vienkārši.
krūtis, triceps, plāci. Man liekas, ja tu tā kā pa dziļu, tad tev sāk. Tipa, ja tu tā kā 90 grādos, tad Ja tu pa- triceps, bet ja tu dziļāk ieej, tad tev krūtis tā kā. Nē, Tas ir compound lifts, ir jau viss kopā. Skaties, ar dipiem ir forši, tāpēc tu vari mainīt gan triceps, gan čestu vairāk hitot. Ja tu taisi dips, ka tev kājas uz aizmuguri ir, tad tu dabūni ritīgi. Tagad to sauc par tricep dips, jā. Un chest dips ir tagad tev kājas liec priekšā ar ēbas visai sasprindzini. Un tad tu dabūni tā kā savādāk to movement pattern, kas nozīmē, ka tu vari chestu vairāk hitot. Kas to tas pa vidu sūt? Dienas beigās. Jei, bal, tas ir tik stilīgi. Pagaidām. Dienas beigās tā balās 3. Wow, cik 360. Kas 3? 3 muskuļi galvenie. Nu, tas, kas ir chest, triceps un plāci. Jā. Priekšais delta. Bet, Nu jā, jebkurā gadījumā. Bet jebkurā gadījumā viņi visi ir visi. Nu jā. Jei, bal. Bet ar dipiem, man liekas, ir, ja tu tā kā forso, viņi tā kā parāks priekšais atpakaļ. Tas tā bišķi nedabīgi. Vismaz man. Nu, galvenais nedarīt tā. Jā, galvenais tā. Tas nav labi, jā. Karāši, nedarīt tā uz dipiem, taču nē. Tev jāstāsta kamerā video. Jā. Un nepārforsot to te. Nepārforsot, neliec par daudz, tāpēc, ka ir forši, tā, ka tu sāc taisīt weighted dipus, neliec par daudz, tāpēc, ka es ar čomu esam sabojājuši dīgi te čestu. Mēs tā kā darījām un sāpējus tāds. Un tad... Dari tā kā dziļāk? Nē, vienalga, nu... Tas bišķi vēlāk, bet principā, ja tu sāc weighted... 42 minūtes. Bro! Ja tu taisi weighted, sāc weighted taisīt, neej ritīgi pāri, tāpēc, ka lēnām uzaudzēt, tāpēc sākumā tev ritīgi, tā kā čestam milzīgs slodzieni, pēc tam būs labāk, tā kā tagad jau var, tā kā rips 20 liekas un viss čil. Bet tā, ja tu gribi... Ko mēs vispār darām? Tev vajag uz turien pilnēt, lai smakāks vai? Nē. Jā, tagad es Nemāku tā kā mužnieks esmu. to kameru. Kur tu nopirki? Jā, stabili. Nezinu. Mājās. Nevajag pārāk daudz, pārāk ātri. Kraši lieta tāda, ja par to dziļo dipu, ja tu pa dziļu aiziet, tā kā te tu jūti rītīgi čestu, ja tu aiziet tālāk, tu jūti, bet viņš aiziet par tālu, lai tavs čests, tā kā tas tāpat ar flies. Ja tu aiziet par tālu, tad tu vairs nejūtot čestu. Ja tu atstāji te visu laiku, ja, viss čil. Bet tajā gadījumā tas stretch nav tas, ko tu gribi. Tāpēc, ka viņš vairs nevar tā kā movot tik labi, ja. Tavs organisms ļoti labi māk atrast īstos muskuļus, lai darītu to movement. Tā kā tev jāatrod, kā tu dabūni tieši to, ko tu vēlies trenēt. Jā. Bum, gatavs. Jā.